dzīvos, studīts ar vārdu. Bet cits ceļ uz tā ēku, tad ir gari, kas turpina strādāt, draudzē, līderi, mācītāji un tā tālāk. Bet katrs, lai pielūko, kā viņš to ceļ, jo citu pamatu neviens nevar likt, kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Draugi, šis vārds ir tas, ko es gribu šodien, lai mēs padomājam, lai mēs paceļam savus acis tiešām no visām savām sajūtām, vai no tā, kas notiek mūsu dzīvē. Lai mēs saprotam, ka šī rakstura ir par to, ka jāceļ nams, ka katrs no mums ceļam savu namu, par kuru mēs dosim atskaiti tiesas dienu būs, Jēzus laidīs mūs ar uguni, jāizklausās šausmīgi. Un tur ir arī, protams, par draudzi, ka katra draudze arī ir tāda, kas tiek celta no dažādiem materiāliem. Ir lētāk, ir dārgāk, ir cienīgāk materiāli. Bet ne par to šodien. Es runāju šodien par pamatu. Es runāju par to, ka jebkuras draudzes, jebkuras mūsu kristiešu dzīves pamatā ir Jēzus Kristus. Ir rakstīts, ka neviens cits pamats nevar tikt likts, lai mums būtu spēja kaut ko uzcelt savā dzīvē. Pasakām, blakus sēdētāji nevar neko uzcelt, ja nav labs pamats. Pasakām, nekaunieties, pasakiet, neko nevar uzcelt, ja nav labs pamats. Amen. Halleluja. Kādi jūs esat kaut ko būvējuši, ziniet, ka vajag kaut kam, lai kaut kas pastāvētu, ir vajadzīgs pamats. Šodien mēs gribam atcerēties par to, ka mums ir Jēzus Kristus pamats. Ko tas nozīmē? Uz ko es kalnu? Par ko es šodien runāju? Es runāju par to, ka Bībele neko neslēp, ka mūsu kristiešu dzīve ir pakļaut vētru, mēju, jūras, vidiem un visādām vēju uzmām. Ir dažādas krīzes mūsu dzīvē, ja es arī neko patiešām neslēp. Un pēc pasaulē jums būs bērns, jums būs kārdināšanas, jums būs izaicinājumi, jums būs krīzes. Bet tā visu vidū, jums kā kristiešiem jāturpina celt savu ticības ēku. Un tāpēc, draugi, mums var atcerēties par pamatu, par Jēzu Kristu. Atcerēties, ka viņš ir jebkuras draudzes, jebkuras cilvēciskas būtnes kristiešu dzīves pamatā. Ko tas nozīmē, draugi? Es ticu, ka mums ir jābūt, varbūt dažreiz vajag pārskatīt savus pamatus, jo tagad nāk vētras, tagad mēs redzam, ka cilvēku dzīves tiek šķobītas, kad viņi lokās, krīt vai lūst, vai visāds lietas notiek. Mēs zinām, ka dzīve nav viegli. Tad man vienmēr ir šī doma par to, ka tajā brīdī, kad nāk vētra, tajā brīdī, kad nāk pārbaudījumi dzīvē, parādās, kas ir tavs dzīves pamatā, uz kā tu stāvi, uz kā ir tavs namiņš būvēts, tā varētu teikt. Tāpēc atcerēsimies, ka 1. Pētera vēstule saka, gribot 1. Pētera vēstule, mēs redzam, 1. Pētera vēstule, 2. nodaļa, 1. Pētera vēstule arī runāts par Jēzu, ka viņš ir pamatā mūsu dzīvē. Halleluja. 1. Pētera vēstule, 2. nodaļa, 4 līdz 8. 1. Pētera, 2. nodaļa, 4 līdz 8. Un izlasīsim arī šo. Un te rakstīts tā. Ejiet pie viņa, kā pie dzīva akmens. Draugi, tad mums ir jāsaprot, ka lai mēs uzbūvētu kā kristieši tādu ēku savu savas dzīves garumā, kas nesadrups, netiks aizvesta par kaisu, netiks ar viņiem aizskolot, kad nāk dzīves problēmas un grūtības un krīzes un tā tālāk, mums ir vajadzīgs dzīves akmens pamatā, un tas ir pats Jēzus Kristus. Un, draugi, jūs zināt, ka Bībele saka, ka atklāsme par Jēzu, tā ir Dieva dota dāvana. Ja tu šeit sēdi un tu esi spējīgs kaut ko labu domāt, tad arī tas ir tāpēc, ka tavā sirdī ir iegājis pats kungs Jēzus Kristus iemācīties. Tas nozīmē, ka viņš ir kļūst par tavas dzīves pamatu. Vienkārši varbūt tad mums dažreiz pārskatīt to, kas tad ir tas, uz kā es būtu. Tad rakstīts, ka viņš ir dzīves akmens. Tad, lai mēs celtu namu, mums ir vajadzīgs labs pamats. Un tāpēc, ja tā kristiešu dzīve nav būvēta uz Jēzu Kristu, tad tā ir viegli izjaucama ēka. Un dažreiz kungs man ir līdzis domāt par to. Nav problēma ar to, ka es redzu, ka cilvēku dzīves šūpojas un kaut kas splaisā, kaut kas tiek aizskolts projām, varbūt daļa no nama tiek aizmesta projām. Bet, ja viņš paliek tomēr kā kristietis, viņš paliek kā ticīgais arī savas dzīves vētrās, tad es redzu, ka viņam ir pareizs pamats. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka Sātans nāks un atvērs savu mutu, kā rakstīts atklāsmes grāmatā un izies ūdens strauma ārā. Vēl ir dažādas metodas, kā mūs kārdināt un kā mūsu dzīves mēģināt aizsakot projām. Tāpēc vēlreiz es saku, ka mums visiem mūsu dzīves būtā
nezinu, humanistiskiem evaņģēlijiem tiek sludināti, draugi, Jēzus Kristus kā tavas dzīves pamats. Tātad tu sastopies ar Jēzu personas. Un katram tā satikšanās var būt savādāk. Jums varbūt kādam ir vajadzība pēc dziedināšanas, citam ir vajadzība pēc grēku piedošanas, viņš vairāk izjūtu. Citam vienkārši ir ārdaviskas satikšanās ar Jēzu. Es nezinu, visi jūsu dzīves detaļas, kā jūs satikāt Jēzu, kā jūs viņu piedzīvājat, bet noteikti tās lietas var atšķirties, bet īstenībā jau mums visiem bija savu vajadzību. Kādam tāda, kādam šāda, mēs esam nākuši pie Dieva, kad mēs esam dzirdējuši evaņģēliju, mēs esam uzticējušies Jēzu. Ziniet, tam nav vienmēr jābūt dramatiskā veidā notikušam. Jo, protams, es varu lasīt par Kenu Heigenu, kuram esam bijuši 14 vīzijas, kurās viņš ir sarunājies ar Jēzu, par rakstiem, kurās viņš ir redzējis Jēzu ienākam savā istabā, redzējis sandalēs ielas kājas un baltā tērpā ģērbtu vīrieti ienākam savā namā, vai Jonīču Čorā es esmu dzirdējis arī piedzīvoju Jēzu ienākam savā istabā. Mēs varbūt tā kā gribam to dramatisko piedzīvot, draugi, bet mums vajag kaut ko šeit sirds rajonā. Mums vajag kaut kā reāli savu pieredzi ar Jēzu Kristu kā savu glābēju. Tas nozīmē, ka es neesmu tavs Dievs, un es noteikti par to nevaru garantēt, kas ir tavas attiecības, bet ja tu zini, kas ir Jēzus, tādā ar tevi visi kārtībā, tu nostāpēs un savu namu cels uz šīs līdz. Jā, es domāju, ka ir dažādas pieredzes arī Bībelē, kuras Pāvils satikās ar Jēzu, vai ne? Viņš bija vajātājs, viņš bija draudzes vajātājs un daudz cilvēkus ieslodzīja cietumā un kāds pat nogalināja. Un tad viņam dramatiskā veidā, tiešām dramatiskā veidā atklājās Jēzus Kristus uz Damaskas ceļu. Un tā bija viņa pieredze, tas bija viņa piedzīvojums. Un šis piedzīvojums izmainīja viņa dzīvi. Es nezinu, kāds ir jūsu piedzīvojums. Varbūt jums ir bijis progresējošā lieta. Ja? Kādi cilvēki nāk pie ticības pamazām? Viņi dzird Dievā, viņi sēdī ielādās kaut kāds siltumiņš, viņam rodas interesi aiziet uz baznīcu vai uz draudzi. Un lēnām viņš pieauga tajā atklāsmē, ka viņam ir vajadzīgs Dievs, ka viņam vajadzīgs Jēzus. Draugi, kāpēc, ka bez Jēzus viss ir bez jēdzība, tā tikai tukša veldība, tā čaula, kas sabruks, kas sadruks, kas nav celts uz šīs līdz, tas vienkārši neizdzīvos dzīves svētās. Personīgi mana liecība, es esmu vairāk vai mazāk stāstījis, bet mana liecība bija tāda, ka es apzinājos, ka es esmu pensionēts. Un es domāju, ka šī ir viena no vajadzībām, tomēr, bez kuras nevar iztikt. Jo kā var, teiksim, ja tu pasvēr cilvēkam glābšanas riņķi, kurš slīkst, un viņš neapzinās, ka viņš slīkst, viņš nejūt sevi kā slīku, un kā gan viņš var glābties, kā gan viņš var satvērt šo glābšanas riņķi. Es ticu, ka tā ir viena no labām lietām, ka mums visiem ir jāsaprot, ka mēs Dievu priekšā esam grēkojuši. Ja mēs esam grēkojuši, tad mēs atsaucam mūsu sirds ar prieku pieņemam evaņģēliju, kur rakstīts, ka Dievs tik ļoti mīlēs pasauli, ka tev ir savu vienīgo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nedos uzbūt dabūt mūžīgo dzīvi. Vai, ja tev ir bijis šī grēka apziņa, ja tu nekad neesi bijis satriekt savu grēku dēļ, tad kaut kas iztrūkst tajā pamatā. Jo, ticiet man, ka ne jau mums ir jāšaus ar sevi, visu laiku jājūtas vainīgiem Dievu priekšā, bet mani Jēzus ir manis glābējs visvairāk tajos brīžos, kad es esmu grēkojis. Kad es esmu grēkojis Dievu priekšā, kad es apzinos, ka es esmu apbēdinājis svēto garu, man atkal ir vajadzīgs pestītājs, kā mans grēku izpircējs, kā mans aizvietotājs, kā tāds, kurš man vienmēr pieņems, kā tāds, kurš par mani lūgs, kā tāds, kurš mani nomaskās savās asinīs, vai kāds var pateikt ar meni. Īstenībā šī te 1. Jāņa 1:9, kur rakstīts, ja mēs atzīstamies savus grēkus, tad viņš ir uzticīgs un taisnīgs, ka viņš mums piedod grēkus, kurš izpildas netaisnības. Es domāju, tā jābūt tādai ikdienas raksturībai priekš kristiešu. Un tad tu vienmēr apzināsies savu vajadzību pēc Jēzus un savu atkarību no Jēzus. Jo ja tu nešķīsties no saviem grēkiem, saskaņā šo raksturi, tad tu vienkārši dzīvo kaut kādā tumsā. Vēl cita panta augstākā, kad tur ir rakstīts, ka ja mēs sakam, ka mums nav grēka, tad mēs darām Dievu par mēlēm. Tas nozīmē, ka mums ne jau mums jābūt nepārprotot manis, ne mans mums jādzīvot tādā hroniskā vainas atziņā, bet mums ir jādzīvot šajā atkarībā, ka tikai Jēzus ir sasīgs un šķīst. Tikai Jēzus Kristus ir mani izglābs, viņš ir mans aizvietotājs, viņš manā vietā nomiet, viņš uzņēmās manu grēku sevis un viņa dēļ es esmu taisnots. Padomāt, mēs nākam Dievu priekšā un varam būt attiecībās ar Dievu tikai Jēzus dēļ, padomājam par to. Viņš kļūst nabaks tevis dēļ, lai viņa nabadzība to otru bagātību Bībelē rakstīts. Viņš ir tavs aizvietotājs, viņš nomira tevi dēļ. Padomājam par šīm elementārām lietām,
sievietes, kuras staigāja pakaļ Jēzu un kalpoja no savu padomu. Atcerieties, ko Jēzus bija darījis ar viņiem? Viņš bija izdzījis no viņām ļaunus garus, vai ne? Atcerieties, ne? Tad reāli cilvēki, varbūt viņi savā dabiskajā stāvoklī būtu kādā psihēnā vienkārši. Jēzus viņus atbrīvoja. Kā pateicība tam, kā reāls tāds turpinājums tam bija tas, ka viņš staigāja viņiem pakaļ un kalpoja. Draugi, visuzticamākie cilvēki, visstiprākie kristieši, taču būs tie, kas paši Jēzu Kristu vienkārši ir piedzīvojuši. Un nevis tā, ka mēs liekam iemācām cilvēkiem noskaitīt lūkšanu, Jēzus Kristu vienkārši tā savu labē. Ir jābūt šai pieredzēm. Ir jābūt šim klīnas akmenim tavas dzīves pamatā. Jo, ja tu neesi personīgi satvērts kā savu pestītāju, kā savu labē, ja tu neesi satvērts to, ka viņš samaksājas dārgāk pēc tam, lai tu neaiziet uz elli, tad draugi mēs vienkārši šeit tūkšu runājam. Tad elle nav tā vieta, ko Dievs mums gribētu sūtīt, bet tas taisnīgi mums visiem pienācās pēc mūsu darbiem. Un tāpēc, draugi, esiet priecīgi, esiet dažām līgas par to, ka Jēzus sasniedz šķīsti mums no visas netaisnības, ka pie krusta notika Dievu šķāpāni. Iedomājieties, viņš bija atstāts, nolādēts un slims mūsu dēļ, lai mēs nekad tāda nebūtu. Tas ir kaut kas unikāls, tas ir kaut kas liels, tas ir kaut kas spēcīgs. Un tieši tāpēc Bībelē rakstīts, ka ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad vairs neatliek upuru par grēkiem. Vai jūs saprotat? Un tas nozīmē, ka vairs nav Dievam, kuru dot par tavu atliekšanu. Ja tu šo upuri noiecini, tad rakstīts, ka tu žēlstīts garu Dievam un darīts asins, ar kurām tu esi šķīstīts, mīni ar savām kājām. Tāpēc, draugi, lai prieku vienkārši, es ticu, var papildināt bību Dievu priekšā. Jo mums ir šīs abas lietas. Ja Jēzus man reāls, es nekad ar viņu nestrīdos. Tad, kad es dzirdu, piemēram, savā sirdī, ko man viņš māca, viņš saka, tu esi to darījis nepareizi. Tu tur biji neiecietīgs, tu biji as, tu biji pat ļauns, tu biji tajā situācijā. Piedod man, varbūt jums nav tā pieredze, man tāda vēl vienīgi. Ja viņš man saka, es ar viņu nestrīdos. Viņš ir mans klīns akmens. Es spēju pastāvēt tikai pateicoties Jēzum. Tikai tāpēc, ka viņš man ir pieņēmis, nomazgājis, viņš zina manu dzīvi, slavē, kas man ir vajadzīgs un kur man jāiet. Tikai tāpēc es šeit esmu spēju runāt šos vārdus par. Tāpēc vienalga, ko cilvēki dara, kas gan cilvēki atnesas pret Dievam izredzēts un darbs, ej pie viņa kā pie dzīva akmens. Tu vienkārši šodien pat varbūt tas nav ļoti aktuāli, tas, ko es saku, bet atceries tev, ka vienīgi tev ēka stāv uz šī dzīva akmens, ka viņš ir tavas ticības pamats. Halleluja! Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteri saņemt, nesot garīgs upurs, kas Dievam patīkami caur Jēzu Kristu. Tātad, ja ir šis pamats, tad tu vari sākt celt savu garīgu namu, tu vari būvēt savu namu caur ikdienas paklausību, caur Bībeles lasīšanu, caur lūkšanu un caur arī kalpošanu cilvēkiem un Dievam. Tu cel savu namu. Jo ir rakstīts, redzes lieku Ciānā izredzētu dārgu stūra akmeni. Tas ir iesēt, kas to saka. Un kas tiks uz viņu, nepaliks kalnā. Tāpēc mums vienmēr vajag šajā nostiprināties. Varbūt dažādas kārdināšanas, varbūt vētras un vēji mūsu dzīvēs, kā es teicu, varbūt vēji arī draudzes dzīvē. Un tad galvā vienmēr atklājas, uz kā mēs stāvam. Vai mans pamats ir stiprs. Es tiešām esmu to darījis, esmu tiesājis un kritizējis cilvēks, kas aiziet projām no Dieva. Cenšos to nedarīt. Zinu, ka vētras ir reāls un vēji ir reāli, un kas to zina, varbūt Dievs kādreiz vedīs tos cilvēks vēl atpakaļ. Bet darbies, draugi, man ir izbrīns par to, cik viegli cilvēki tiek aizpūši projām. It kā nekas nebūtu bijis. Es saprotu, ka Sātans staigā apkārt meklējums, kur viņš varētu atbrīvot. Es saprotu, ka sirds nocietinās. Saprotu, ka šis ir grūts laiks, un cilvēki ir orientēti uz baudām, uz šo dzīvi un tā tālāk. Un lēnām ticība mazēs daudziem. Bet ja tev ir šī konkrētā satikšanās ar Jēzu, kā tu vari atdzest? Kā tu vari būt? Tu vari būt visādos, es teikšu, kā piedodiet, jā, visādos sūdos līdz ausīm. Pēteris bija aizliedz Jēzu. Viņš slēpās, viņš aizliedz Jēzu. Bet tad, kad Jēzus viņu palūkojas, Pēteris atzīst nāc, izgāja ārā un saka gauži raudāt. Ja tavā sirdī ir Jēzus Kristus pamats, tu nevajag viņu nekad aizmirst traukt. Es esmu bijis grēkos, es biju 50 gadus atkarīgs no Dieva. Es pat krokā būdams savu sirdsapziņu gribēju nocēt, bet es nekad nevarēju apslāpēt sevi šo sajūtu, ka Jēzus Kristus ir dzīves un reāls
ne jau kaut kur citur viņš mājo mūsos. Atcerieties, ko Pāvils saka Galatīšu vēstulē, līdz ar Kristu esmu krustā sists un nedzīvoju vairs es, bet kurš? Manī dzīvo Kristus, bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju kur? Es dzīvoju ticībā uz Dievu Dēlu, kas man ir mīlējis un man ir nopietnis. Es domāju, ka mums nav vajadzīgi nekādas jaunas features mums nav vajadzīgas. Mums nekas jauns nav vajadzīgs, mums vajag atgriezties pie pamata, lai mēs būtu stipri, lai mēs būtu dedzīgi, lai mēs būtu aizkurināti, lai mēs būtu tiešām aizdzināti. Kungs, Jēzu, paldies, ka tu esi mani dzīvi šķīstījis, paldies, ka tu esi mani izglābis un ka tu esi ceļus šī atmiņas. Un te ir rakstīts, ka es tic uz viņu, nepaliks kaunā. Sātans gādās par to, lai tev vesela bultu krustas grāstos pār tavu galvu, lai tu sāktu šaubīties, baidīties, nomākt, palikt vai vēl kaut kas draugi. Neviens, kas uz viņu paliks, nepaliks kaunā. Halleluja. Tad no jums, kas ticat dārgs iegūs, bet neticīgi, tas akmens, ko man cēlēja atmetuši. Tad mums, kas ticat, tas ir dārgs iegūs, un ej iestāst cilvēkiem kaut kā vērtīgi, ja tas viņiem vienkārši ģeķīgi, kā Bībele saka. Man tas ir dārgs iegūs, un Jēzus priekšā es vienkārši esmu apbruņots, es vienkārši esmu nevarīgs, es esmu atkarīgs no viņa, es lūdzu viņu, es pakļaujos viņam, es bieži vien, draugi, vēl vien apzinos, ka nonākot viņa klātbūtnē, droši vien, ka es būtu satriekts. Es būtu satriekts par to, ka esmu bijis gan cietsirdīgs vēl, ka esmu gan slings bijis, ka gan ne tā esmu viņu mīlējis, tā kā pienāktos viņu mīlēt, bet kaut galā tikai pateicoties viņam, ka viņš dzīvo manā sirdī, es arī šeit stāvu. Halleluja! Atceros, ka Benijs Kīns teica savam svainim, ka svainis bija prasījis viņam, kas tad ir atšķir islamu no kristietības? Kas tad ir tas, kas padara kristietību labāk, it kā viņš bija izaicinošs jautājums? Un Benijs Kīns padomāja, viņa teica, ka nekad tu nedzirdēsi nevienu musulmanu sakam, Allah dzīvo manā sirdī. Draugi, tā ir ārēja, agresīva, ļauna reliģija, kuras mērķis ir iznīcināt citādi domājušos, bet kristietība tā vienmēr bija uz iekšu vēsta. Tas vienmēr ir Jēzus mūsos. Kolosiešu vēstule saka, Jēzus mūsos apskaitošanas cerība. Ja man ir cerības uz jums, ka jūs varēsiet nest augu uz Dievu, ka jūs ieiesiet Dievu valstībā, patiešām cienīt Jēzu, tad tas ir tas, ka es zinu, ka caur personīgu ticību Jēzus dzīvo jūsos. Ja Jēzus dzīvo jūsos, viņš jūs iekšēji vadīs, neliks mierā, svētīs, apgaismos, konfrontēs jūsu sirdsapziņu. Viņš ir tas, kurš jūs vadīs. Ja man šeit būtu jārunā uz garīgi mirušiem cilvēkiem, būtu vajag vērīgi. Dažreiz mēs draudzē arī, dažreiz mēs tā regresējam citās draudzēs, vai mēs varbūt kādos jautājumos, kad likums ienāk tā vietā, ka sakam cilvēkus varbūt ganīt un uzmanīt, ja cilvēks pats nav licis Jēzu Kristu savu dzīves pamatā un nav ielaicis mūsu savā sirdī, kas gan viņu padarīs? Kas gan viņu padarīs svētu, vai kas viņam liks dzīvot pēc Dieva prāta, nav tāda spēka, neviens nespēj izmantot. Un tāpēc ir šis brīnums jaunieciešana. Un te ir rakstīts, tas ir mūsu dārgais iegums, bet neticīgi tas ir akmens, ko man cēlēja atmetuši, un tas ir tapis par stūra akmeni, un ir akmens pār kuru krīt, un līdz pie kuras piedāvās. Tad stūra akmens, rūpniecības speciālists, tas ir akmens, kas tiek ielaists ēkas, būves, stūrī, kas tā kā savalda kopā ēku, tas ir, pat nezinu, viņam konkrēta forma, tas ir akmens, kas vienkārši savienam savalda kopā ēku savienam vienā stūrī. Tas ir būtisks akmens, jo es esmu bijis kā Anglijā, es redzēju stūrakmeņus, parasti mājas stūri, un tur bija rakstīts kādā gadā, māja ir pabeigta, un tie, protams, bija seni gadastāji, ļoti izteikti bija redzami stūrakmeņi katram namam. Stūrakmeņs ir Jēzus draugi. Ja mums ir šis stūrakmeņs, mēs augsim, mēs iesim uz priekšu, un viss būs kārtībā. Dievs savu darbības iesāks, to arī pabeigs, līdz Kristus Jēzus dienā. Halleluja, tas ir stūrakmeņs. Bet te ir rakstīts draugi, ka tas ir akmens, pār kuru krīt, un klīns pie kuras piedaudzēs. Tad mēs atkal draugi redzam šo te, ka ja nav šī Jēzus klātbūtne, ja nav šī Jēzus realitāte, tad tās kļūst par piedaudzības akmeni. Piedaudzības akmens, draugi, tas ir tad, kad prasības kļūst pārāk lielas, tā mums šķiet. Daudzais cilvēki atnāk pie Dieva ar tādu vieglu, mēģinājumu,
kristis pie krusta, ka tu vairs nevari rīkot uz tagad rīkojas tagad. Tu vairs nevari runāt to, ko tu runā agrāk. Tu vienkārši jūtas iesaistīts spiedienā. Tu jūti, ka tu vienkārši uzaicināt citai dzīvē. Un tajā brīdī draugi daudz kas izšķirā. Varam cilvēkam tas kļūst par pamatakmeni, viņš saka, Jēzus, es līdz ar tevi mīstu, es līdz ar tevi augšām ceļos, arī tas kļūst par piedaudzības akmeni. Draugi, ja cilvēki piedaudzās, īsāk runāt, ja cilvēki piedaudzās pie kaut kā, neteikšu kaut kāds konkrēts piemērs, bet ja cilvēki min iemeslus, kāpēc viņi nevarētu staigāt ar Dievu, tāpēc, ka viņš vai viņa vai man dzīvē, vai tas, tad, draugi, ticiet man, neļaujieties tādā šantāžā. Ja cilvēks stāsta mums iemeslus, kāpēc viņi nevar vairs sakt ar Jēzu, nevar būt draudzē vai nevar būt ar Dievu, tad viņi nav piedaudzījušies pie cilvēkiem, nav piedaudzījušies pie draudzes, nav piedaudzījušies pie apstākļiem, pie kā viņi ir piedaudzījušies, viņi ir piedaudzījušies pie Jēzus. Tāpēc, ka, draugi, no pirmā brīža, kad mēs kļūstam par kristiešiem, mums vislielākais spiediens ir šajā padoties kungam Jēzu visā. Tad, kad tev ir dusmas, tu zini, ka tev ir jāpiedod. Tad, kad tev ir agresija, tu zini, ka tev ir jāpiedod. Tad, kad tev ir tukša kaba, tu zini, ka tev ir jādod. Tad, kad tev ir šaubas, tu zini, ka tev ir jāpiedod. Un tā tālāk. Kristiešu dzīve, tā varētu teikt, ir viena vienīga tavu izaugumu, tavu ragu aplaušanu. Un tad, kad tu negribi iet tam procesam cauri, tad cilvēki aizbildina neticību, aizbildina atrod iemeslus, izskaidrot, jo patiesībā, draugi, lūk šeit ir rakstīts, ka mums, kas ticam, tas ir dārgs iegums, bet neticīgiem tas ir akmens, par kuru krīt un kuriem klīns pie kurus piedaudzās. Tātad, principā, ja mēs ņemam Jēzu kā savu pamatakmeni, es esmu apvienots. Es esmu līdzīgs viņam. Bībelē rakstīts, ka viņš zaimos neatbildēja zaimiem un ciesums neatbildēja. Tad, jebkuros konfliktos, tu pakļausies viņam, jebkuros dzīves kāpinājumos, tu teiksi, Jēzu, lai notiek tava griba, un tikai tad viņš pa īstam būs tavs pamatakmenis. Bet tiklīdz mēs izejam no sacīkstēm, izstājāmies no distances, nē, tas kļūst par grūti, ir tik šaurs tas ceļš, Halleluja, es kaut kādā savādākā veidā ticēšu Dievam. Tad principā mēs piedauzamies un krītam par šo klinti. Tas nozīmē, ka tad, kad cilvēkam ir daudz arguments, un es arī biju nesen savā etniskajā dzimtenē, runāju cilvēku, kurš ir atmetis no Dieva, kur tiešām nav vairs nekā kopīgi ar Dievu. Un viņam ir pilna muta laste, pilna muta argumentiem, ir mājiem visām un ir argumenti. Draugi, bet kā mēs nesapratam? Tajā brīdī, kad mūsu sirdī sāk cist gaisma, kad atnāk apsūdošs, kad atnāk kurnēšana, kad atnāk kaut kāds pretenzijas. Draugi, mūsu pretenzijas, visas pretenzijas ir izdzēstas pie krusta. Tu biji pliks un nabaks atnākot pie krusta, un tu tiki no žēlastības pieņēmis. Kur šajā vietā pie krusta esot, liekot iet krustu par savu pamatakmeni? Kur šajā vietā kādam draugam mums ir tiesības kādu apsūdzēt vai izvērst pretenzijas pret kādu vai vēl kaut ko tādu? Es runāju par konkrētu cilvēku, un viņam bija daudz, ko varbūt teikt, bet galvenā vaina draugi bija šī te, ka piedaudzības akmens. Tāpēc, ka tas ceļš paliek viņam šaurāks. Tas ceļš paliek viņam šaurāks, un kā mēs saprast, ka mēs neko nezaudēsim no tā, ka padosimies kungam Jēzum, mēs kļūsim tikai stiprāki. Tikai vēl vairāk viņš kļūst par mūsu stūra akmeni, par mūsu pamatakmeni. Vai kāds saprot, ko es runāju? Vai jūs vispār saprotat, kas notika kristībā? Ar Kristu nomiris, ar Kristu augšām celties. Vai jūs saprotat, ka jāja? Cilvēki domā, ka tā ir vienkārši kaut kāds rituāls vai valdos, bet tu reāli atsakies no savas vecās dzīves, no savām pretenzijām, no savām kategoriskajām nē, no savas stūrgalvīgā rakstura, un tu celies augšā, kopā ar viņu augšām celies vienā dzīve. Ja tas notiek, tad jau kristībā nav jārakstīts, tad jau kristībā ir tik vāja draugi tikai pateicoties tam, ka cilvēki tā bija nav. Līdz ar Kristu mirušanu, līdz ar Kristu augšām celšies. Un kādam no cilvēkiem varbūt ir daļai viņš šajā liecībā, es nezinu. Es par sevi uztraucos.
Mateja 7:24. Jēzus, tas ir pie Jēzus vārda, viņš saka šādi, tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pielīdzinās turam vīram, kas savu nāmu cēlas uz klints. Tad, lai tu būtu tiešām Jēzus būtu tavs dzīves pamatā, lai viņš būtu tavs klinceklis, lai viņš būtu stūraklis, tagad ir vienkārši. Tas nav tā, ka mēs gudrām ceļām noklausamies un izējam ārā un zinām savu pagānu dzīvi līdzīgi šīs pasaules cilvēkiem un domājam, kāpēc nav tā prieka sevi, kāpēc nav drošības, kāpēc nav spēka, kāpēc nav Dievs svētības. Šeit ir rakstīts, kad viņš kļūst par tavu klincekli, kad viņš kļūst par tavu stūrakli, tajos brīžos, kad tu viņa vārdus dzirdi un dari. Un dzirdēt viņus var, protams, lasot Bībeli, dzirdēt viņus var arī tieši, kad vienkārši svētāk nesus tevi runā, kaut kā atgādē, ko tu neesi darījis. Tā, tu esi pielīdzināts gudram vīram vai gudrai sievai, kas savu nāmu cēlas uz klints. Kad stipras lietas slid uz kalnu, slid vēju būt un gāzās šim nāmu virsū, nāms tomēr nesagrūt, jo tas bija celts uz klints. Un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināts ķeķim, neprātīgam cilvēkam, muļķim, kas savu nāmu cēlas uz smutiem, kas stipras lietas slid, kas traumas nāms vēju būt un gāzās viņu virsū, tad tas saprot, un gosts bija liels. Un, jā, amen, pietiks ar to. Tad mums ir noteikti rakstīts Bībelē, vienam otru jāvēro, jāstiprina ticībā, mums ir jālūdzina par otru. Bet es gribu teikt šo vienkāršo vēstu, ka esi drošs tavā dzīvē būs laiki, sezonas, periodi, kad vienkārši tiks pārbaudīts tas, uz kā ir celts tavs nams. Vai tu esi gatavs piedauzīties, vai arī tu esi gatavs viņu likt par necekli. Tā vienmēr ir tava izvēle. Jo bieži vien tas izskatīsies, varbūt tas izskatīsies tā, ka tu teiks, atkāpies no manis Sātana, ko tu no manis gribi? Tas ir Jēzus, kas tev kaut ko liek darīt, kas tev sirdsapziņā runā, kas tev saka kaut ko iet, kaut ko darīt, dot, nodoties, atstāt kaut ko. Un tajā brīdī, kad tu saki nē, vai tu paslauk tā fiksi projām savā kaut kur akmeņu krātuvēs, tajā brīdī viņš vairs nav tāds klinceklis. Saka, draugi, šī ir recepte. Lai mūsu nams būtu stiprs, lai mūsu nams būtu spēcīgs. Esi drošs, ka padara viņu par akmeni. Un tad vispirms